Lauksaimniecība ir nozare, kurā svarīga gan speciālistu kvalifikācija, gan tehniskais nodrošinājums. Sijā Lolus ir viens no retajiem Latvijas kapitāla lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmumiem. Lauksaimniecība vienmēr ir bijis kā hobijs. Īstenībā visiem biznesiem ir jābūt kā hobijiem. Ja tev viņš nesaista un nav sirdī tuvs, tad nekādas panākumus arī nespēj gūt. Var apstrādāt zemi, nevis tikai, teiksim, strādāt Rīgā un ofisos, bet var arī strādāt zemi, kas ir, kā izsens saka, naudas klēts, un kur tas zelts arī ir aprakts tieši zemē, vai tikai viņu izcelt ārā. Augstas klases tehnika bez laba servisa ir kā skaista viegla automašīna bez riteņiem. Sijā Lolus stiprā puse ir tās darbinieki, kas parūpēsies par rezerves daļu piegādi un tehnikas remontu nepieciešamības gadījumā. Kvalitatīva tehnika nozīmē ne tikai to, ka viņa ir kvalitatīva nopērkot, bet viņai ir jābūt pēc tam arī kvalitatīvam servisam, un viņai ir jābūt pieejamam arī rezerves daļām. Mūsu taktika ir nodrošināt zemniekiem tādu līmeņa apkalpošanu, lai viņi pie mums atgrieztos vēl un vēl. Strautmaļu ģimenes uzņēmuma piedāvātā lauksaimniecības tehnika atšķiras ar daudzām pārdomātām lietām, kas bieži vien nav raksturīgs uz masu produkciju vērstiem zīmoliem. Tad, kad zemnieki pērk lauksaimniecības tehniku un konkrēti vālotāji, ir jāņem vērā, cik ir rotoram roku skaits. Tātad šim rotoram ir 10 rokas un 4 zaru pāri. Savukārt ir daļa vālotāju, kam ir tikai 8 rokas un 3 zaru pāri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, teiksim, ka ja mēs sareizinām 3 reiz 8 ir 24 un šeit ir 10 reiz 4 40, ka šeit tiek masa savākta krietni tīrāka, jo mums jau arī cilvēkiem nepatīk ēst saldējumu, kas ir nokritis zemē, un tas pats arī lopiem. Viņi labāk ēd tīru barību, nevis, teiksim, kas ir apviļāta ar smiltīm. Pieredze un kvalitatīva tehnika ir Lolus panākumu atslēga, kas veiksmīgi rezultāti palīdzēs sasniegt kā maziem, tā lieliem lauksaimniekiem.